Sveiki, izotēkas skatītāji, klausītāji! Šodien ar mani kopā ir Krista Burāne, režisore, scenāriste un um, topošās, ne, bet tūlīt iznākošās filmas. Visi putni skaisti dzied, autore. Un pirms kāda laika ar šādu pašu nosaukumu bija arī tādas īpašas muzikālās izrādes ar skatītāju iesaistīšanos. Um, nu, īsi sakot, es filmu neesmu redzējis, un es arī pat izrādi, godīgi sakot, neesmu redzējis. Līdz ar to lūdzu droši mani labo papildini, kur es kļūdos, bet nu, mans priekšstats no aprakstiem, no intervijām, ko es jau paklausījos ar tevi, ir, ka nu, tas ir mēģinājums par putniem kā daļu no dabas daudzveidības un to, ka viņu skaits un daudzveidība samazinās, pastāstīt nevis kā ierasts. Nu, caur faktiem, caur grafikiem, tādā tā kā izteikti zinātniskā veidā, bet cilvēciskākā veidā parādīt viņus kā mūsu līdzgaitniekus ar seju, ar balsi un mazliet savilkt kopā to cilvēcisko kaut kādu piederības sajūtu zemē ar to, kā arī viņi te mums ir līdzās. Puslīdz jēdzīgi es pieteicu. Um, Savā ziņā, jā, filmas un arī izrādes mērķis patiešām bija radīt vietu un laiku, kur cilvēks varētu domāt par sevi kā par dabas daļu, nevis tās centru vai kroni. Un ļaut šajā telpā un vietā cilvēkiem ieraudzīt tās citas dzīvās būtnes, kas ir mūsu kaimiņi un ar kuriem mēs dalām dzīves telpu, kura mums ir viena zemeslode vai Latvija vai katram konkrētā sēta, kurā viņš dzīvo. Un uzdot jautājumu par to, vai mēs pazīstam savus kaimiņus. Un vai mēs zinām viņu vārdus, vai mēs zinām, kā viņi izskatās, vai mēs zinām, kā viņu balsis skan, un vai mēs zinām, ka šie kaimiņi mums kā latviešiem ir bijuši ļoti nozīmīgi, ja domājam par to mitoloģisko pasaules redzējumu, kas latviešiem ir raksturīgs. Un par to pasauli, kas tiek aprakstīta tautas dziesmās, folklorā, un kas it kā nu, tajā tradīcijā, kas liek mums teikt un apzināties sevi kā latviešus, jo tur tajā folkloras materiālā vai tajā pasaulē, no kuras mēs nākam, un, kur tā mūsu valoda ir radusies, un kur mūsu izpratne par skaisto ir radusies, kur mūsu izpratne arī par labo ir radusies, tur daba ir klātesoša tieši tādā ļoti izteikti ekocentriskā vai simbiotiskā formā, kur cilvēks ir viens no šīs viena no dabas sastāvdaļām. Nu, lūk, un tad filmā savijas gan tas mitoloģiskais aspekts un folklora un dziedāšana, jo tas satikšanās punkts cilvēkiem un putniem ir tieši tajā, ka mēs esam dziedošas būtnes. Un jautājums ir, vai mēs viens otra dziesmu dzirdam, un vai mēs pievēršam uzmanību tam, ka putnu dziesmas un putnu balsis izzūd, un mums apkārt kļūst aizvien klusāks un klusāks. Nu, lūk, bet tā tad ir tā mitoloģiskā, ir ekoloģiskā, un ekoloģiskā daļa ir ļoti faktos balstīta un Un dokumentos, nepieciešama. un valoda ir arī zinātniska, bet tā kā tas iet kopā ar ļoti poētisku folkloras valodu un ar dokumentāliem stāstiem par aktieru ģimenēm un viņu dzīvēm, kas šos putnus iemieso izrādes laikā, tad tie slāņi ir ļoti dažādi, un beigu galā filma patiešām ļauj ieraudzīt putnu sejas, bet mēs palīdzam šīs putnu sejas ieraudzīt caur tādu cilvēcisku prizmu. Nu, jā, tas Mhm. ir tāds
Jā. Īsts Ai, kopsavilkums par to, kas tad ir filmā. nu, pēdējā doma, kas man klausoties tevī iešāvās prātā, ir par to, ka mēdz cilvēki kritizēt tādu antropomorfizētu skatījumu uz dzīvniekiem. Vai ne? No vienas puses runa ir par antropocentrismu, par to tādu iesakņojušos pieņēmumu, ka cilvēks ir visa centrs un viss dabā esošais ir mums piederoši resursi, patērējami, un viss ir izmērāms pēc tā, cik tas ir noderīgs cilvēkam, nevis vērtīgs pats par sevi. Bet no otras puses, šis filmas, kā mākslas darba mēģinājums parādīt to citādi, kāds var piekasīties, ka tas ir antropomorfizēšanas tāds piemērs, ka tiek kaut kas cilvēcisks pārspīlēti piedāvāts putniem. Nu, Ko uz to varētu mēs atbildēt? apzināti centāmies izvairīties no šīs pieejas. Attiecīgi, tajā brīdī, kad aktieris vai aktrise saka, es esmu lauku cīrulis, vai es esmu mežģīrba, vai es esmu dzeltenā cielava, tad tālāks stāsts ir patiešām par putnu, viņa putniskumā. Nevis mēģinot piešķirt viņam kādas cilvēciskas īpašības. Tās gan, protams, ienāk tādēļ, ka folklorā, protams, un tajos mitoloģiskajos stāstos, kuros savijās cilvēka, putnu un dieva līmenis, un mūsu filmā tā satikšanās vieta vai mitoloģiskais stāsts ir par putnu kāzām, tad, protams, ka ienāk tas cilvēciskais aspekts iekšā, bet tas ir tīri tajā veidā, kā cilvēki ir mēģinājuši skaidrot pasauli iet ārpus zinātniskā konteksta. Tur, kur mēs, un tāpēc, teiksim, mums ir aktieri, kuri saka, es esmu mežģīrba, un vienlaicīgi viņi sasaucās ar dzeni, un pretī ir nu, īsto putnu filmējumi un ļoti daudz dabas filmā. Tad, mans uzstādījums bija, ka es vēlējos, lai filmā mēs tīri tādā vizuālā formātā mēģinam radīt līdzsvaru, kur nav šī cilvēka centriskā pieeja, lai mums ir tie, nezinu, 50% cilvēks, jo mums ir 4 varoņi, Mhm. kurus stāstus mēs stāstām, tos cilvēciskos stāstus, bet vienlaicīgi mums ir 5 putni, jā, un viņu dzīves vides. Attiecīgi tas līdzsvars kaut kādā veidā tiek veidots tīri arī vizuāli. Nu, lūk, Mhm. um, tā noteikti nav filma, kurā kāds dzīvnieks tiek ieģērbts cilvēku drēbēs un pauž kaut kādas noteiktas tīri cilvēciskas problēmas. Mhm. Drīzāk ir stāsts par to, ka cilvēks mēģina stāstīt tieši tīri jā, tādas katram konkrētajam putnam nozīmīgus faktus par viņu dzīvesveidu un to jā, saistīt ar viņu izmiršanas stāstu. Mhm. Nu, es uz dabas tēmām, uz dzīvnieku jautājumiem skatos izteiktāk no ētikas skatu punkta, ne tik daudz no ekoloģijas, kur ir nozīmīga sugu daudzveidība un tā tā. Un reizēm tur ir drusku kaut kādas, negluži pretrunas, bet dažādi veidi, kā par to runāt, kā tam pievērst uzmanību. Un runāt par ekoloģiju, par vidi, par dabas daudzveidību caur tādu ētikas prizmu, savā ziņā apelējot ar pie sirdsapziņas, nav īsti tā ierasts, bet no otras puses, manuprāt, tas ir gan pamatoti, gan arī efektīvi, kā par to runāt. Nu, piemēram, pamatot tādā nozīmē, ka jau minētais antropocentrisms, kas ir dominējis gadsimtiem ilgi, ir liedzis arī mums uzlūkot citas radības, kas te mums blakus visapkārt dzīvo, kā līdzīgas mums visādās nozīmēs, arī emocionālo izpausmju nozīmēs, psiholoģisko kaut kādu pieredžu. Un tādā ziņā tāds antropomorfisms kaut kādā veidā pat var būt absolūti pamatots un nepieciešams, lai mēs viņus tiešām redzam nevis kā lidojošus, kustīgus, skaņu radošus objektus, vai ne, bet ka jā, tas arī ir.
indivīds, personība savā ziņā, vai ne? Un ja viņus tā ierauga, es pieļauju, ka ir vieglāk rosināt cilvēkiem kaut ko darīt, lai aizsargātu tās populācijas. Jā, es tev piekrītu, un arī skaidrs, ka tas ētikas jautājums ir ļoti svarīgs. Patiesībā, sakot, pirms 10 gadiem, tajā brīdī, kad notika dažādas izmaiņas izglītības likumā, un bija tas nelaimīgie likumības grozījumi tika radīti. Es, un vienlaicīgi arī notika vairāk protestu akcijas saistībā ar koku aizsardzību. Es pievērsu uzmanību tam, kas tad skolās tiek mācīts tajā brīdī, kad mēs runājam par vērtībām, par ētiku. Un, lai gan es pati ar ētikas tēmām un ētiku kā tādu esmu daudz strādājusi, un, un arī pat mācību līdzekļus veidojusi, es pati priekš sevis pēkšņi sapratu, ka tas, ko mēs mācāmies skolā, uzskatīt par labu un visiem pārējiem tikumiem, kas ir cilvēkam svarīgi, mēs to definējam tikai tajā cilvēku sabiedrības kontekstā, un mēs mācāmies būt labi viens pret otru, bet mēs nemācāmies, ko nozīmē būt labam attiecībā pret pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un visos šajos grozījumos tas dabas vārds parādījās, man liekas, tieši vienu reizi, un arī tādā pastarpinātā formātā varētu teikt. Jā, man liekas, ka tas arī daudz ko izskaidro, jo tajā brīdī, kad notika, es nezinu, piemēram, Marsa parka epopēja vai Skansas dārziņu epopēja, burtiski vienlaicīgi. Man likās, bet kā, vai arī, ja mēs domājam par visiem tiem cilvēkiem, kas strādā uz harvesteriem un godīgi 24 stundas, jā, vienkārši zāģē nost mežu, ko gan mēs viņiem varam pārmest, ja viņi labi dara savu darbu un viņi rūpēs par savām ģimenēm un viņi ir atbildīgi attiecībā pret darba devējiem. Bet kā mēs varam tās atbildības pārnest, viņu atbildību, kā veidosies viņu izpratne par savu rīcību, tad, ja tā atbildība no viņu ģimenēm vai kaut kāda tuvējā loka varētu tikt pārnest arī pret to pašu mežu. Tas ir jautājums, jā. Mēs to nemaz nepieminējām, bet savā ziņā varbūt pat pašsaprotam, vismaz mums, kā stāsta lielā mērā motīvi tam tapt, ir saistīti ar centieniem atvieglot mežu izciršanu, kas notika gan 22. gadā un rosināja izrādes veidošanu, gan arī tagad pēdējos pāris mēnešos ļoti atkal ir aktualizējušies šie centieni, un tāpēc filmas pirmizrāde ļoti veiksmīgi ar to sakrīt, vai ne? Un tas taču ir tiešā veidā saistīts. Nelaimīgi, veiksmīgi. Nē, tā ka pievērš tam uzmanību, tas, manuprāt, ir labi. Jā, es, protams, būtu priecīgi, ja tā nebūtu aktualitāte un attiecīgi zemkopības ministrija, kur ir atbildīga par meža likumu un arī par jaunajām pamatnostādnēm, patiešām atbildīgi izturētos pret visām trīs tām funkcijām, ko konkrēti mežs sniedz, bet tas ir attiecināms uz jebkuru dabas resursu, arī uz pļavām un laukiem, kur no vienas puses, protams, ir tās saimnieciskās vajadzības un pilnīgi leģitīmas viņas, protams, ir, bet ir tikpat svarīgs arī tas ekoloģiskais aspekts un dabas daudzveidības saglabāšanas aspekts, tādēļ, ka mēs visi esam atkarīgi no dabas daudzveidības, kā tā līdzsvara noturētājs, klimata kaut vai līdzsvara noturētājs. Un trešais ir par cilvēku labbūtību un tas sociālās labbūtības aspekts, kur tas tomēr ir atšķirība, vai mēs dzīvojam ainavā, kurā mēs jūtam šo dabas un redzam un piedzīvojam dabas daudzveidību
un esam pieraduši pie savām sēņu vietām un ogu vietām, ja, vai pastaigu vietām, vai orientēšanās, skriešanas vietām, nu, kur mēs patiešām dabā ejam, lai atgūtu savu veselību un prieku dzīvot un spēku, tad nu, tas visticamāk stipri atšķirās, vai tu dzīvo blakus Kelcertē, vai tu dzīvo blakus dabiskam simtgadīgam mežam. Mhm. Nu, Jā, lūk, un tad, jā, nu, tas absurds ir tas, ka ir šis, nu, nezinu, kokrūpnieku lobijs, mežstrādes lobijs, kas ietekmē zemkopības ministrijas lēmumus, kur galvenais ir peļņa, 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 peļņa. Tie argumenti, kādēļ jaunākie meži ir jācērti visu laiku mainās, bet nu, tāpēc, ka viņus var piemeklēt pēc laika, 22. gadā, ja tas bija Krievijas iebrukums Ukrainā, energokrīze, ja tagad drošības budžets, nu, visu laiku ir kaut kas, kādēļ mums saka, ka tie meži tomēr ir jācērt vairāk. mhm. Jā, šis ir interesanti, ka tiešām tie meži mums vēl ir samērā daudz, un viņus mazāk nekā, es domāju, cilvēki iedomājās, vai ne? Tas mīts par zaļāko valsti pasaulē, tas jau kādu laiku, ne, skaidrs, Nu, ka tas nav ir spēkā. mīts, jau Jā. labu laiku viņš ir mīts, tā nav patiesība. Mm, Vienlaicīgi nav arī patiesība, ka mums ir nu, tā kā super daudz mežu. Mums ir mm, teritorijas, meža teritorijas, un mums ir kalcirts, kurš saucās meži, un jā, uz jaunie papīra. plantāciju stādījumi maziņie, kas arī saucās meži, un zem meža vārda ir palikts tik daudz, kas nav mežs. Vienlaicīgi, nu, taču pagājušajā gadā publicētie dabas uzkrājušu dati rāda, ka nu, tie reāli ekoloģiski vērtīgie meži no visas meža teritorijas ir nu, mazāk par 10%. Mm. Nu, man liekas, Un tā fragmentētība ir liela, un savukārt tie jaunie grozījumi paredz, ka tās kailcirds varēs taisīt vēl lielāks. Tas nozīmē, ka fragmentētība atkal pieaugs vēl lielāka, mm, attiecīgi arī tās dzīvotnes samazināsies nu, vēl lielākā mērā. Tieši tāpatās tas, ka šobrīd tiek runāts par to, kā pārlikt mikroliegumu veidošanu uz zemes īpašnieku pleciem, kas nozīmē vienkārši to, ka mikroliegumu izveidošana ir apgrūtināta. Nu, un vēl dažādi ar dabas aizsardzību saistītas iniciatīvas, kas ļoti lielā mērā nāk no Zaļo un Zemnieku savienības. mm, ironiskā kārtā. Jā. Nē, nu. Mhm. Um, ko es gribēju pieminēt, kas man liekas, ir arī super svarīgi. Liela daļa no putniem, kas izzūd, kas vairs tik skaisti nedzied kā agrāk, ir jā, lauku putni un pļavu putni. Tie savā ziņā tie tā mazāk ir saistīti ar mežu izciršanu. Tie vairāk saistīti ar to intensīvo lauksaimniecību, kas savukārt ir man tāds super vienmēr aktuāls un sāpīgs temats par to, ka milzīgas zemes platības, ja nemaldos, 3/4 daļas no visām sauszemes teritorijām izmanto lauksaimniecībai. Lielāko daļu tieši lopbarības audzēšanai, par spīti tam, ka mēs labi zinām gan no vides, gan no uzturas speciālistu puses, ka mēs ēdam stipri par daudz dzīvnieku, ko audzēties fermās, un paradoxālā kārtā arī tas vistu skaits, kāds ir lielfermās Latvijā, katru gadu 20 miljonus nokauj. Uh, es nebūtu pārsteigts, ka viņu pat ir vairāk nekā to savvaļas putnu atlicis. Vai ne? Mēs neredzam tās vistas fermās, bet arī tie savvaļas putni, nu, biomasas ziņā pavisam noteikti vistas pasaulē ir stipri vairāk palikušas vai uztaisītas nekā savvaļas putni. Un tas man To liekas pat var pavisam traki. atrast. Jā, to pat var atrast, jo man liekas, ka es nesen tieši lasīju, vienkārši vajag pārbaudīt to avotu un faktu, bet man liekas, ka savvaļas dzīvnieki no visas dzīvnieku masas, kas ir pasaulē, ir 4 vai 5%. Jā, tas bija tieši par sauszemes zīdītāju dzīvniekiem, ja nemaldos, Jā. jā, specifiski. Mm. Un ar putniem bija drusku labāk, bet arī, laikam,
kādi 30% ir savais putni un 60% ir fermu. Bet, nu, labi, tas ir drusku Bet, nu, sarežģīti, jo savais putni arī daudz ir maziņi, salīdzinot ar broileriem. Ne? Tā kā biomasu salīdzināt drusku tā slideni. Bet, Nu jā, nu, bet mums filmā ir tā tad arī par griezi, mhm, kas ir lauku putns un zeltainā ciela, kas ir lauku putns un lauku cīrulis. Un tad nu, tā faktuālā informācija, kas mums ir arī filmā, ka Latvijā 3 lauku putnu sugām iet ļoti, ļoti traki, un tā ir grieza, zeltainā ciela un paipala, kur kopš 2005. gada tā populācija ir samazinājusies par 95–96%. dramatiski. Jā. Mhm. Nu, es kā aktīvists vienmēr esmu tendēts uz kaut kādu efektīvu iznākumu, uz kaut kādu noderīgu tālākiem soļiem. Līdz ar to es priecājos, uzzinot, ka filma būs pieejama skolām caur programmu Skolas Soma. Tātad skolotāji varēs sarunāt, nu, tā kā iegādāties un kopā ar skolāniem noskatīties. Un tas, uh, Man pat liekas, ka viņi nav jāiegādājas, ka ja viņi ir tajā skolā. ah, Es nezinu, pareizi. bet Jā, katrā jā, gadījumā, jā, katrā gadījumā taisnība. patiešām es biju ļoti priecīga, ka, un tas bija arī viens no maniem mērķiem, tiešām runāt ar jauniem cilvēkiem. Pēc izrādēm mums sarunās ar skatītājiem ļoti daudz teica, kā šito var dabūt skolās, mums šito vajag, jo tur Mhm. ir tik daudz, kas savies kopā. Viņi var izmantot gan latviešu valodā, jā, gan mācoties folkloru, gan mūziku, gan bioloģiju. Nu, tur daudz tie līmeņi. Tā kā jā. Mhm. Skolotājiem ir jāiet uz skolas somas droši vien mājaslapu un jāpiesakās, un tur var dabūt. Jā, nu, tās programmas pamatdoma ir tāda, ka valsts palīdz finansēt kultūras pasākumus skolēniem, un jā, tas ir ļoti patīkami. Uh, un vēl noslēgumā, kādi varētu būt ieteikumi cilvēkiem, kas šo filmu ir redzējuši vai nav redzējuši? Uh, pēc jūsu pieredzes filmas veidošanā, ko mēs varam darīt, lai putniem palīdzētu? Kas ir tie praktiskie soļi? Mm, jā, nu praktiskie soļi var būt arī ļoti vienkārši piemēram, mainīt pļaušanas virzienu. Mhm, Vai tā kā nepļaut no malām uz centra, bet pļaut no centra uz malām, lai mhm, attiecīgi putni var paspēt izbēgt, kas ir, es domāju, ka tas ir īstenojams protams. um, veids, vai atlikt, jā, to pļaušanu, kamēr putni ir izparēti. Un patiesībā sakot, es biju ļoti pārsteigta, jo es biju stāstījusi arī par filmas ieceru un arī par izrādi. Man liekas, bija tas kungs redzējis, un viņš man atsūtīja augustā savas nopļautās pļavas fotografiju un teica, mēs pagaidījām līdz augustam un nopļāvām augustā, lai visi putni ir Mhm, dzīvi un veseli. Un man tas likās tik skaisti. mhm, Tā kā, principā jau ir nu, vienkārši droši vien, ka jāmeklē tās dabai saudzīgās saimniekošanas formas, kuras ir ļoti, man liekas, pieejamas un aprakstītas. mhm, Ir jābūt vienkārši interesei un vēlmei būt saskaņā ar to vidi, kurā tu dzīvo, un nevis viņu tikai izmantot, bet saudzīgi viņā saimniekot, attiekties tiešām kā pret labu kaimiņu. Un, un mhm, meklēt sev labākos, izdevīgākos saimniekošanas formas, bet vienlaicīgi saprotot, jā, ka es gribu palīdzēt tiem citiem mhm. Lai tas nav pilnīgi dzīvajiem. tīri. Kā lūdzu? Lai tas nav tīri tikai savam labumam, bet jāskatīties, kā to Jā. līdzsvaroti pastāvēt blakus, neiznīcinot mūsu kopējās mājas. Jā. Nu, gan jau par to arī filmā ir, vai ne? Kaut kas uzzināms vairāk, kaut kādas idejas, norādes, un, protams, Nu, ir visvisādas, mazliet, jo šī, protams, nav tāda tā kā informatīva jā, filma pamācošas. lauksaimniecības vai meža izstrādes veicējiem, Mm, bet tā ir filma, pēc kuras es ceru, ka cilvēki gribēs painteresēties, ko es varu darīt savādāk. Nu, jo es jau nevaru izmainīt cilvēku rīcību, es varu tikai iedot vietu, telpu, vietu, jā, un laiku jautājumiem.
kam pieder daba, kam pieder Mm. putnu līgzdas vieta. Un mēģināt atbildēt uz šo jautājumu, un tad domāt, vai tā piederēšana ir tieši tādā cilvēciskāka, jā, tas pieder man, pieder man, pieder man, vai varbūt tomēr tas jautājums ir kaut kā jāpārformulē. Un tad Mm. izējot no tā, ka jā, ka man nepieder šī putna ligzdas vieta, domāt, ko tad es jā, reāli savos konkrētajos apstākļos varu izmainīt, lai ļautu putnam dzīvot. Tur, Mm. kur viņš ir izvēlējies savas mājas izveidot. Jo Latvija ir mūsu kopīgās mājas. Jā, jā. Nu, ne tikai Latvija, ne pāri Jā, robežām, kas protams, nemaz protams, dabā īsti protams, nav protams. redzams. Kur nu vēl, protams. it īpaši putniem, vai ne, vēl jau mazāk. Ja uz Ne, nu sauszemes tas arī dzīvnieki reizēm filmā. atdurās pret žogiem, putniem. Jā, jā. Bet, nu, atkal, bet tur atkal mēs redzam, cik ļoti mēs esam saistīti. Jo tas arī viens fakts, kas filmā tiek minēts par dzelteno cielavu un to, kāpēc nu, tā viņas populācija tik ļoti strauji iet bojā, iet mazumā, ir tas, ka nu, klimata pārmaiņas, nu, jo cielavas lido ligzdo ziemot uz Āfriku. Un, viņām ir jāšķērso Sahāras tuksnesis un jāšķērso šis tuksnesis maksimāli īsā laikā, jo tur tāpat nav ar ko baroties. Mm. Un savukārt klimata pārmaiņu dēļ tas tuksnesis izplešas. Attiecīgi tām nabaga cielavām nu, paliek aizvien grūtāk un grūtāk nokļūt savās ziemošanas vietās. Un tur savukārt arī nav tā, ka cilvēki ļoti rūpētos par Mm. dabas daudzveidības saglabāšanu un zālāju kvalitāti. Mm. Vienkārši nu, tā suga novājinās gan ceļā, gan arī tad, kad atgriežas, viņām vairs nav kur likstot. Jā, tā kā ir vērts par to interesēties un mēģināt kaut ko darīt gan jā, vietējā mērogā, gan Mm. apzināties, ka tomēr jā, mēs tiešām pavisam burtiski nepārspīlējot esam visi saistīti un tās cēloņu sakarības starp dabas procesiem un tā skaitā sugu, nezinu, ceļošanu ir nu, būtībā mums acu priekšā, pat ja mēs izvairāmies to skatīties. Ah, jā, paldies. Ļoti Lūdzu. vilina tikt pie filmas skatīšanās. To var izdarīt 22. vai ne? Biļetes varētu būt, ka vairs nav pieejamas uz Jā, pirmizrādi. nu, diemžēl uz pirmizrādi biļetes vairs nav pieejamas, bet nākamais seans ir pavisam drīz, 27. oktobrī, Mhm. Splendid Palace. Tā kā visus patiešām aicinu 27. oktobrī uz filmu. Būs arī tikšanās ar filmas komandu un ceru, ka arī Viestures ķerus atnāks pastāstīt par Mhm. to, kā tad patiešām ar tiem putniem mums iet. Jā, Būs super. interesants sarunas pēc filmas. Un novēlu filmai arī aplidot Latviju pa kinoteātriem, kas, manuprāt, ir ļoti nepieciešams reģionos. Vai ne? Rīgā tādā ziņā varbūt pat ir vieglāk savākt tos, kam jau tas rūp, kam tas interesē, bet kas varbūt ir mazāk tiešā veidā saistīti ar to dabu. Tā kā, lai izdodas arī aplidot Paldies! to Latviju. Paldies! Paldies par sarunu un uz tikšanos vēl kādreiz. Noteikti!